Ko tad darīt, ja sabiedrība un revidents viņi nevar par kaut ko vienoties? Tātad viedokļi atšķirās. Ko nozīmē viedokļi atšķirās? Piemēram, ja mēs runājam par aplēsēm, vai mēs runājam, piemēram, par vērtības samazinājumiem, par aprēķiniem, tad no grāmatvežiem bieži vien ir atbilde, ka es negribu nekādas aplēses tur rēķināt, ja? Vai negribu atzīt nekādu vērtību samazinājumus, jo tad man būs zaudējumi. Tagad man ir peļņa, bet ja es tagad atzīšu zaudējumus no ēkas, kura man netiek lietota, vai kura tiek lietota kaut kādā ļoti nelielā apjomā, vai varbūt mana ražotne, kas strādā tikai ar, 30%. Un tagad atnāk revidents un saka, jums ir jāatzīst vērtības samazinājums. Un vadība vai grāmatvedis saka, es negribu to darīt, jo tad man būs zaudējumi. Vai savukārt atnāk revidents un saka, jums ir būvniecība, jūs neesat uzskaitījuši būvniecību saskaņā ar ministra kabineta 775. noteikumiem, jums ir jāatzīst ieņēmumi pēc pabeigtības pakāpes, bet jūs esat tikai grāmatojuši rēķinu. Un tad grāmatvedis saka, jā, bet es neko no tā nesaprotu, nezinu, ja? Es nemāku to izdarīt. Es nevaru vairs nekā atpakaļ pārreikināt, jo man nav datu, es negribu tērēt tam laiku, un es to nemāku, un es vienkārši to nedarīšu. Ja? Nu, tā tad ir saprotams, kā šeit ir domstarpības ar vadību. Kas vēl ir parasti kā domstarpības ar vadību, ir informācijas atklāšanas prasības. Piemēram, revidents saka, ka attiecībā par šādiem un šādiem darījumiem jums ir jāatklāj papildus informācija. Jums ir būtisks aizņēmums, jums būtu jāatklāj informācija par šo aizņēmumu apmēriem, par termiņiem, kādos jāatmaksā, par to, vai viņiem ir vai nav ķīles. Vadība saka, nē, es to negribu nevienam stāstīt, vai savukārt revidents saka, jums vajadzētu detalizēt peļņas un zaudējumu aprēķinā par būtiskajiem posteņiem, nu varbūt par kaut kādām būtiskām sadaļām, bet vadība saka, nē, tā ir mūsu konfidenciāla informācija, mūsu konkurenti mums uzreiz visu to paņems mūsu informāciju un mēs nespēsim tirgu konkurēt. Ja? Nu, atkal rodās domstarpības. Vai savukārt domstarpības par to, ka darbības turpināšanās pamatojums nav pamatots. Mēs redzam negatīvus pašu kapitāls, katru gadu zaudējumi, likviditātes rādītāji ir slikti. Un nekas vadības ziņojumā par to, kādi ir plāni, kā vadība plāno vispār no šīs situācijas iziet laukā, kāpēc viņa pie šādas tik sliktas finansiālās savas, nu tā teikt, stāvokļa, ja, vēl joprojām saka, ka darbības turpināšanās pamatojums ir piemērots. Ja? Tātad viņi nepiekrīt atklāt šo te informāciju par kādām svarīgām lietām. Atkal šeit ir domstarpības ar revidentu. Revidents saka vienu, nu tā kā viņa viedoklis viens, vadībai cits. Vai savukārt ir konstatēts būtiskas kļūdas un revidents aicina klientu šīs te kļūdas labot. Ja ir būtiskas kļūdas retrospektīvi, ja kādas citas kļūdas, kas nav būtiskas, vienalga, parasti revidents aicina viņas labot. Bet grāmatvedis varbūt saka, ka nē, tas man ir pārāk liels darbs, lai tagad es to visu sarēķinātu, vai arī es vairs nelabošu, jo man jau visas grāmatas ir noslēgtas, vai savukārt revidents saka, nu tā kļūda ir būtiska. Klients saka, pēc mūsu domām, nē, viņa nav būtiska, nekāda problēma. Lūk, jebkurā gadījumā šīs visas trīs galvenās jomas satur sevī domstarpības ar vadību. Kā šīs domstarpības varētu laicīgi jau novadīt, ja? Visā šajā gada pārskata projektā, kuru mēs jau apskatījām iepriekš, ir svarīgākā komunikācija. Komunikācija un vēlreiz komunikācija. Un ir jārunā. Ir jārunā savā starpā un jānovienojās. Ja? Jo pretējā gadījumā rodās divas lietas. Revidentam ir jāmodificē savus revidents ziņojumus. Visas šīs problēmas, ko es tikko minēju, viņas visas akumulējās faktiski revidents ziņojumā. Jo vai nu revidents ziņojumā veidojās iebilde par domstarpībām ar vadību, kad nav ievērot likumdošana, ja, nav izdarīti kaut kādi darbi, kaut kas neatbilst, ja, vai savukārt ir vadība, kas saka, nē, mēs jums šo informāciju
nedosim, jo tā ir ļoti konfidenciāli. Ja? Un pēc tam jums vispārībā šādu vai tādu informāciju vajag. Tad tādā gadījumā revidents modificē savu ziņojumu, jo viņam ir informācijas ierobežojumi, lai viņš varētu izteikt savu viedokli savā revidenta ziņojumā.